Šī ir jau mana 4. sērija par Škodas remontu. Izskatās, ka tas mazliet ievilksies. Par bumperu. Bumperu atstājam. Paldies visiem komentētājiem, kas iekomentēja. Tas palīdzēja ātrāk saprast kopējo ainu. Kapotu arī atstājam, kurš ir. Ātrumā RRR nesanāca atrast kaut ko citu. Sanāk, ka šobrīd domas jau virzam uz tehnisko apskati. Kāpēc lai paliek, vēlāk domāsim, ko ar viņu darīt. Gribēju pateikt visiem paldies, kas jau piesakoja manam kanālam, un ja tu vēl neesi to izdarījis, lūdzu piesako. Man tas patiešām ir svarīgi, lai es varētu attīstīties. Un apskatāmies mazliet ieskatu no 3. sērijas, kas un kā, un aiziet 4. sēriju. Šodien plāns ir noņemt spārnu. Mēģināšu filmēt ar tādām brillītēm. Iztīram, lai tas viss nekristu. Tā varētu būt aizmugurējā lampa, un tas noteikti ir spārns. Spārna augšējām skrūvēm. Man izskatās, ka ir krāsvalda. Pēc sajūtām es tā sapratu, ka tas ir tāpat laikam kā sievietēm, kad atnāk kāda kastīte ar kurpēm un atpufo. Nevar pateikt, ka tas nav no šitās mašīnas. Un otra lieta, kas jāietestē, tā ir aizmugurējā lampa. Kā parasti interesanti vai vecā un jaunā atšķirsies. Viss strādā. Smuki. Ir krāsa 20 eiro un varēsim nokrāsot detaļiņu. Un atnāca pirmspēdējā detaļiņa uz Venipaku, kā reizes kronšteiniņš, lai varētu spārnu pieskrūvēt. Krāsot. Te, kur spārna lejam, kad notīrām visus netīrumus, izlīdekļa rūsiņu. Un Salaspilī savācām viņu. Maksāja 18 eiro no Škodas. Šitā sanāk krāsotā, šitā sanāk oriģināli. Lampa arī ir. Šitas kronšteins ir labs, tas kronšteins ir labs. Mašīnīte jau šitā izskatās. Ieliesim ūdeni, paskatīsimies, vai nekur nekas netek. Tā, redz, ko tek. Tāds realitātes moments šobrīd domāju, ka viss ir saslēgts. Pēc plāna bija to izdarīt pusstundas laikā, bet kā parasti kaut kas aizgāja ne tā. It kā neko īsti nevajadzēja, bet uz līdzenas vietas vēl 25 eiri. Tu esi kādreiz bumperi griezis ar nazi? Es tagad esmu. Lai dabūtu nostūt šito štučku no šejienes, man aizgāja pusdiena. Jā, viss deg. 10 minūtes atpakaļ sapratu, ka bumpers nav īstais. Ka te jābūt ir logu mazgājumajiem, viņu te nav. Šobrīd Škoda mums jau ir izmaksājusi 3860 eiro. Tas ir daudz vai maz, spriest tev. Sāku ņemties pamazām ar to stūres iekārtu, lai riteņi būtu taisni. Un tagad iedomājos, ja šitas struntiņš ir, tagad izliecies uz to pusi. Tā kā projām. Lai izlīdzinātu, ja es šito skrūvi, šito visu iekārtu ieskrūvētu par 2 cm dziļāk, teorētiski tas ritenis apstātos pareizi. Ko tu domā? Var tā darīt vai nevar? Sanāk no vecā bumpera vajag noņemt šo spīdīgo daļu. Varētu tur uzlikt
Un te vēl apakšā ir tāda plasmasiņa apakšas aizsardzība jaunajam bumperam, viņa arī nav. To arī vajadzēs pārlikt. Nu, un, protams, arī šito korķīti jāpārliek. Tā kā darba apjoms saprotams. Sāku pamazām galvā grozīt domas par vizuālo, ka vajadzēs krāsot. Un atcerējos, ka ir tāda lieta kā aplīmēšana ar plēvi. Varbūt kāds var ieteikt, nokonsultēt kādu meistaru, kādu cilvēku, kas varētu pastāstīt, parādīt, kā tas varētu izskatīties. Nekad neesmu ar to saskāries, būtu ļoti interesanti kaut ko vairāk uzzināt tieši par to aplīmēšanu. Saprotu, ka tas nav lēti, bet ja tev ir kādas domas, idejas šai sakarā, ieraksti komentāru. Šodien izdomāju, salikšu visu, ko varu. Priekšu jau izskatās šitā. Sapratu, ka vajag vēl te pa vidu vai krestīti. Tā vai krestīti apkārt. Un vajag šito apakšspārnu, kā viņš saucās, no plasmasa. Visus apsveicu ar labā laika iestāšanos, kam ir ko nocelt ceļam jumtus nost. Tā kā sveiciens visiem kabriolet sezonā. Gribēju padalīties ar jaunu pieredzi, biju nolēmis detaļu stupicu, kā tur pirkt Rīgā uz vietas, lai ātrāk vienkārši negaidītu piegādi. Iegāju sesā, sāku zvanīties, nezināju, kā pastāstīt, ko man kā vajag. Beigās RRS saitā atradu, pēc bildītes apmaksāju un izvēlējos nevis piegādi ar kurjeru, bet izvēlējos, ka piegādi aizbraukšu pats pakaļ. Tā kā tagad braucu uz Rumbulu pie Kurbas ledushalles pakaļ detaļiņai un skatāmies, kā sanāks. Čau, Simka. Laikam šeit. Nā, ir jau. Jā, paldies jums. Tas gan bija ātri. Liekam mašīnā un braucam mājās. Skaties, kāds tas smuks. 8 Audiks. Vai 12 motoriņš un stabu aptinies. Žēl mašīnītes. Kāda šeit teritorijā žogu darbnīca ar visādiem stabiņiem. Es šitai vietai biju braucis 100 reizi garām. Šitiem vārtiem. Tur uz to pusi ir Kurbas ledushalle. Šitas būs priekš manis tāds jauns kvests. Tādu neko es neesmu nekad darījis. Bet vienmēr ir pirmā reize. Detaļi ir mājās, pie mašīnītes. Un tagad tā čiks. Un detaļa ir pamainīta. Kaut kas nenostrādā. Kaut ko ne to daru. Saprotu, ka pēc šīm manipulācijām arī vajadzēs veikt savirzi. Internetā arī visādi daudz lifehacku, bet ar šo tomēr negribās riskēt. Gribās uztaisīt normāli. Ja tev ir kāds foršs servis, kur to var izdarīt, ierakst lūdzu komentāros, jo šobrīd nav video, kur to darīt. Vienreiz šis ir augstāks. Jā, redzams, ka viņš ir, šitas ir šitā ieliecies. Viņš ir ieliecies, viņš ir augstāks šitais, Jā, šitas ir tieši zem. Šitas kaut ko šrotuši tā te iegāja. Jā, es saku, ka, viņš ir... Meklējam, kur tā eļļa plīst. Izskatās, ka karters ir ieplēsājis šitamā vietā. Un tās ir sliktas ziņas. Nomazgājām visu ar to brake cleaneru. Skatīsimies.
No, Meistara Mārtiņa, kā izskatās jaunā vecā detaļa. Arī daudz labāk izstāv. Mazāk aprūsējis, gultnīgs stingrs. Nekas nav aprūsējis, pilnīgs taisnums. Šīdais ir taisnums, normāli nevis salie. Vajadzētu būt ok. Pirmā piemērīšanās. Viss ir čotka? Jā. Es varu braukt jau? Vēl ne. Trīs varēs. Galvenais vai pusasītājs, bet Viss ir čotka. klicis ieies. Ir. Mūs vārdi. Ну супер. Сейчас все в обратном порядке. No sērija. Yo, listen, oi. Run that again, I'm shelling them. Flow galactic, cool man Bellingham. Man, I got love in Krakow and Birmingham. The gal love me, but I keep hurting them. I'm a twat, got the chat. Bit of this and bit of that. I'll run up in your yard with the Polish lads. By the time we're done, it won't be your flat, like flat. Tire, jet, flyer, man marking a target. Tā, un kā mums izskatās? Šitas ritens ir paralēli mašīnai, un šitas ritens ir paralēli mašīnai. Nu ko? Meistars Mārtiņš. Mazā uzvara. Būs labi? Jū. Pieslēgsim kompi arī, ja? Jā. Nu ko, īstenības moments, jā. Jā, bet es domāju, tur būs viss. Te nebūs kļūda vispār? Nē, es domāju, ka tur būs. Tā, nu, pirmais ir, cik mums kļūda patin. Kādas 30? Nu, stabili, jo 6, 7. Nu jā, tas ir par lampām. 9. Tas ir par to sensoru. Nu, palaid līdz beigām. Nu, kādas 40. Jā, kā 40. Un davai pamēģināsim norisot. Palika 3 kļūdas. Kas tās par kļūdām? Labā pusē kaut kāda lampiņa. Jāskatās, varbūt tik viņa kaut kāds aktivātors. Un check software version. Pagaidām baigi cerīgi izskatās. Jā. Tā kā, diemžēl, kaputiņu joprojām nav. Meistars Mārtiņš piedāvā biku ieriktēt kaputu vietā. Cik kilogramu špaktaļu vajadzēs, Mārtiņ? Nezinu. Tā nejāzina. Šo jau jāmaina, bet Pagaid. šobrīd. Tur jau ir tā. Nu jā, un sanāk, ka vajag, nu dāvāj rādi, ko tu māki. Mierīgāk. Nu, piemēram. Nu, tur ir dubultāji, tāpēc ir tur. Dāvāj, piemēram. Nē, tur vēl ir. Vēl vajag, jā. Jā. Bet sanāk, te mazliet špaktalīša. Šito buktīt iekšā un Teorijā šito mēs varētu mikru bailtu sabliet. 10 minūtes rāmuru un mašīnīte izskatās šitā. No priekšas jau veseli ir. Remontē stūri. Iet vietā. Pagāja, riktīgi pagāja. Galvenais, ka, lai ar šipku būtu veseli, uzlīmējām skoču drošības. Galvenais to darīt ar apsīru, lai nesalocītu kuzavu. Nu, skatieties, cik jau tālu tikām. Tagad vajag pašu kantīti mocīsim. Vēl 10 minūtes ir āmurīti. Un skatieties, kāda skaistums. Bamperīts vietā, gandrīz. Nu, viss. Var uz tehnisko dzīt. No tāds maziņš apskats, kā mašīnīte izskatās uz doto brīdi. Viss rūc, viss strādā, visas lampiņas deg.
Un arī panelītī viss strādā perfekti, nav nekāda kļūda. Viss ir čotka, neviena erora. Patīkami. Vienīgais nepatīkamais ir tas, ka ir kaut kādi eļļa straipi. No kaut kā, tas būs jārisina, jāskatās. Tā kā mašīna šobrīd ir uz ziemas riepām ar šipiem, sarunāja hokeja draugu Uldīti, ka viņš man varētu aizdot lietos diskus uz nenoteiktu laiku. Nu, šitādi diski. Šitas vesels, šitas arī vesels. Nu, viņi pat veseli izskatās. Es, ko laikam riepai hanā ir, jā. Vasarā viņš ir zaši bijis. Nu jā, sanāk tad. Bet šitās arī mīkst. Nē, šitās iet, šitā kaut kur arī mīkst. Paņem piepumpēt un apskatīties. Jā. Viņš stāv man jau. Nu, ja kas šitās divas uzliks virsū, sanāks vesels komplektiņš. Diski ar riepām ir mājās. Mēramies klāt, kā izskatīsies. Viņi ir smagi. No, baigās starpības starp vecajiem un jaunajiem nav. Nevaru atrast savu atslēgu, lai ar spēku paskrūvētu tās skrūves vaļā. Tur šito mazo tirkšķīti nevar dabūt vaļā skrūves. Tāpēc mēģinu pirmo riteni nesanāk, otro riteni nesanāk, trešais gan sanāk. Saprotu, ka ļoti gribās būt jau šī projekta pusceļā un jāsāk pamazām domāt arī par jaunu projektu. Varbūt tev ir kādas idejas, ko es varētu izdarīt tālāk, ko es varētu iefilmēt jūpudā nākošajā projektā. Varbūt ar tevi kopā mēs to varam izdarīt. Ieraksti komentāros. Sanāk diski dep. Bet tās sliktas leņķis, bet baigās starpības starp veco un jauno nav. Bet tagad tāds interesants jautājums, kāpēc šitie visi trīs ir tukši. Velikam mēģinam pumpēt. Yo, listen, oi. Run that again, I'm shelling them. Flow galactic, cool man Bellingham. Man, I got love in Krakow and Birmingham. The gal love me, but I keep hurting them. I'm a twat, got the chat. Bit of this and bit of that. I'll run up in your yard with the Polish lads. By the time we're done, it won't be your flat, like flat. Tire, jet, flyer. Man marking a tart in a raid Maguire. Šitā ir tā plaisa, ko jau biju redzējis. Šitā redz, ka skrūvi iekšā un pa šajieni gaisiet. Šitā ir kā vismaz pagaidām uz skaņu nelaiž. Jā, nu sanāk skrūvīti dabūsim ārā un jāieliek ielāps un izskatās, ka varētu būt arī labs ritens. Tāda īsta skrūvīta. Es pēc caurumīšu. Tā, nu, piepumpēju abas riepas uz 2,5. Tagad, lai pastāv kādu dienu, ja paskatīsimies, laišu, nelaišu, tad sapratīsim. Ja šitās divas ir ok, tad šitās liekam kā vienu pāri un šitās pārmontējam uz šitiem un būs kā otrs pāris. Un arī kārtējās detaļiņas ir klāt. Atnāca dubļu sargs, bet šitas ir tāds jūtami šķidrāks nekā oriģinālais. Šitas pilnīgi tāds blam, 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 blam. Tūlīt pielikšu oriģinālo klāt un atnāca vēl restīte priekšā miglnieka. Šitā gan tāda sakarīga izskatās. Nu jā, šitas ir jūtami
sliktākas kvalitātes nekā oriģinālais. Ja tas ūdens bačuks, teiksim, baigi nejūtās starpība, tas šitam gan ļoti jūtās. Laikam nevar tā, ka visu pēc kārtas ņemt. Nu ko, mēģinam likt šito detaļu. Tā, nu, smuko. Viss. No priekšiņas nav tikai šīs detaļas. Visa pārējā apakšiņa jau ir salasīta. Mošam jauna diena, jauns prikols. Kas ir, nezinu. Man sāk rasties, ka vienkārši nav degvielas, jo, kad mēs savācām mašīnu, bija 3/4 bākas 475 km nobraukt. Cik es tā garāžu viņu parūcināju, un bāka ir tukša. Kad tur kaut kāds nav gļūs gadījumi ar to degvielu viņam. Dodamies uz viršiem, pakaļ degvielai. Ļoti ceru, kas viss sanāks. Dalājām Delūpa ir 10 litri, bet kas priecē, degviela zem 2 eiro. Tikām pie degvielas un vēl tikām pie šitāda kuponiņa. Slidošanas apmeklējums 2 personām. Sīkumiņš, bet prieks. Viņa laikam zina, ka mēs hokeju spēlējam. Kāda tava prognoze? Pieliks vai nepieliks? Uzspied uz pauzes un ieraksti komentāros, būs vai nebūs. Tā, aiziet, ieslēdzam aizdedzi un degviela pacēlās. Degviela pacēlās jūtami. Tā. Nava. Un tas ir nepatīkami. Nu. Mēģinām vēlreiz. Sāka darbināties. Sāka. Ir. Tā bija degviela. Tas bija viegli. Īstenībā Biko Nereviņus paēda. Bet, zin kā es to sapratu, mēs kā saņēmām mašīnīti. Pirmais starts bija, man parādīja, ka degvielas ir uz 470 km, kad 2/3 no bākas. Un komentāros ierakstīja, ka viņiem bija tik tukša bāka, ka vajadzēja ar kamniņu iet pakaļ. Lai piedarbinātu mašīnu. Un es, kad garāžā es to mašīnu darbināju, skatījos, man tā degviela kritās. Es viņu padarbināju burtiski, varbūt stundu kopā, un man vairāk kā pusbāka nokritās. Un tam man tāda doma radās. Un esmu ļoti priecīgs. Biku padarbināju, noslāpēju, mēģinam otro startu. Viss ir labi. Tas nozīmē, ka nebija degvielas. Tagad Biku pacēlās, viss. Esam tikuši līdz 4. sērijas nobeiguma daļai, un kā jau ierasts, beigās būs izmaksu daļa. Diemžēl uz tehnisko apskati šoreiz mēs tā arī neizbraucām, netikām, jo tas motors aizņēma vairākas dienas. Sanāk, pirmoreiz nepielica, nogaidīju, tad nepielica, un īsti ātri tas viss negāja, bet galvenais, ka tas atrisinājās, jo domas vēl bija visādas galvā, kas tur var būt un kā var būt. Tikā galā vienkārši ar lieku izbrīnu. Tā,
Nevaru nepadalīties, nepalielīties. Karavānas sezona arī ir sākusies. Te tāds maziņš ieskats no mūsu sezonas atklāšanas. Mums šodien ir tāda kā sezonas atklāšana, ir 29. maijs un karavāns aiziet pirmajā ceļojumiņā. Cilvēkiem bija specifisks lūgums, vajadzība, viņiem ir kaut kāda balle pie viesunama un viņiem pa lielam visas funkcijas nav vajadzīgas, viņiem vienkārši vajadzīgas 4 guļamvietas, tas ir priekšā 2, aizmugurē 2 un ir vajadzīga apkure. Standartā aizmugurē ir 2 guļamvietas un arī priekšā ir 2 guļamvietas, bet tā kā klienti palūdza jau viņas salikt gulēšanai, to mēs arī izdarīsim. Tā kā viņi netaisās izmantot ne virtuvi, ne leduskapi, ne dušu, tad mēs to visu atslēdzām, lai vienkārši viņi par to nedomātu un tas viņiem neuztrauktu. Un mums ir jauns gadžets mūsu kemperītī, uzlikām tādu aizkarību. Tāds maziņš sīkums, bet tomēr kaut kāds privātums. Uztaisījām tādu mazu tehnisko pārbaudi. Gaismas deg, pagriezieni strādā, izbraucām, viss labi, nekas nečīgs negrib. Kā jau bijām vienojušies, sagatavojam arī gultas vietas. Redz, kur vienas vietas, redz, kur otra guļam vieta. Un pēc 2 stundām jau būs klāt. Ir tāds maziņš satraukums, bet noteikti viss būs labi. Un karavāns dodas uz Baldoni, lai labi viss sanāk. Un tā, karavāniņš aizbrauca pirmajā ceļā. Un aizmirsu piebilst, izvēlējās tieši mūsu, jo vienkārši mēs bijām visērtākie. Viņi cilvēki dzīvo dārziņos. Mēs esam pie Salaspils, tā kā viņam tīri loģistikas ziņā tas bija ļoti ērti. Ja arī tu vēlies izbaudīt karavānu priekus, sazinies, rezervē un tiekamies jau drīz. Tā, un tā tad kopējās izmaksas. Kā jau teicu, riteņi ar diskiem, riepas šobrīd man ir bezmaksas, Uldīs man viņas iedeva tāpat. Bet sākam domāt, apspriest, ka varbūt varētu arī iegādātos viņus no viņiem. Bet cik tas maksā, kāda cena, tas gan nav skaidrs. Skaidrs, ka diski ir lietoti, riepas ir lietotas, bet tomēr tam kaut kāda cena ir. Ieraksti varbūt lūdzu komentāros, kā tu domā, cik par tādiem 17-niekiem ar lietotām riepām var maksāt. Un varbūt mēs ar Uldi vienosimies. Tātad iepriekšējā sērijā mēs uz Škodu bijām izlietojuši jau 3860 eiro. Šodien nāk klāt priekšējā tā riteņa stupica. Tas man viss kopā izmaksāja 90 eiro. Apakšpārns ar to dekoratīvo restīti, kas priekšējā bamperī gāja, tas man izmaksāja 25 eiro. Dīzeļa degvielā, ko es kanniņā virsūs ielēju, tur man aizgāja 20 eiro. Un sanāca 2 reizes speciāli braukti, gan uz Viršiem, gan uz Šrotu. Tur es sareicināju, ka man degvielā aizgāja 10 eirika. Tātad kopā šajā sērijā es iztērēju 145 eiro. Piesumējam klāt iepriekšējās izmaksas un sanāk, ka uz šo brīdi Škoda mums ir izmaksāja 4005 eiro. Tā mēs esam arī tikuši līdz pašām beigām. Gribēju palūgt, ja tu vēl nepieseko, man lūdzu pieseko, kas zina, tev varbūt vienkārši nākošais YouTube algoritmi mani neizmetīs ārā un neparādīs, ka ir 5. sērija iznākusi. Un tiem, kas jau man pieseko, liels paldies! Tiekamies jau drīz!